Ok, šajā video parunāsim par vilkšanu. Vilkšana ir viena no tādām svarīgākajām funkcijām, ko cilvēks var iemācīties, ir īpaši, ja viņš sastopās ar kaut kādu plecu protrakciju, jā, tā tad spēja aktivizēt šos te aizmugurējos deltveida muskuļus, latissimus, muguras plato muskulu, tricepsus, jā, teorijā, un arī romveida muskuļus teorijā, jā, palīdz mums iztaisnoties. Problēma ar to ir tāda, ka ja cilvēks jau ir plecu protrakcijā, ka visbiežāk viņam tagad kā tā ņemšana, jā, to sauc par ņēmējiem, jā, ka viņam būs problemātiski šī tā biomehānika, jā, sakārtot, ka visdrīzāk vilkšana un šāda te jau ar pazeminātu sternumu krūškaulu, jā, rezultēsies pamanāt, man pleca pozīcija, līdz ko esmu šeit, jā, es atnāku līdz neitrālam, man plecs ir tāds kā krūškura pagarinājums, es varu uzcelt sternumu, jā, līdz ko es eju ar elkonu uz priekšu, man plecs automātiski aiziet protrakcijā. Elkona atpakaļ, es gribēju teikt, jā, līdz ko elkons iet vēl tālāk, un plecs aiziet protrakcijā, iekšējā rotācijā. Jā, tāpēc vispār varbūt tāds kā pamatnoteikums varētu būt ar šādiem cilvēkiem, kam ir ar plecu protrakciju problēmas, vispār iet tikai līdz neitrālam. Jā. Tas būtu tāds pirmais līmenis, par ko es šajā video gribu parunāt. Jā. Tikai, ja mēs kaut ko velkam, šajā gadījumā man ir elkoņa augstumā kabelis, velkam, man patīk vēl pievienot krūškuru rotācijas. Jā, un šāda tipa vingrinājums ar krūškuru rotācijām, nerotējot gurnus, jā, būtu labs priekš šādiem cilvēkiem, kaut vai ar gumijām, kabeli vienalga. Un otra lieta, jā, velkot, mēs nevelkam ar bicepsu, jā, mēs nevelkam teorētiski, mēs palīdzam šai kustībai sinerģists, jā, ir šīs te deltveida aizmugurējās šķiedras, jā, bet pats tas agonists, teiksim tā, ja galvenais darba veicējs būs latissimus, jā, augšdāma pievilkšana pie ribām. Jā, līdz ar to man patīk izmantot, ko es saucu par cimdu novilkšanas tehniku. Es ielieku roku padusēs, es jūtu šo te muguras plato muskuli, vai viņš kontrahējās vai nē. Un velkot, man jājūt, ka viņš tā kā rekrūtē asinsrites, viņš piebriest, viņš paliek lielāks. Jā, un tad es velku līdz neitrālam, es netuvinu šādi. Jā, es nekačāju biceps, jā, velkot, es izmantoju šīs šķiedras, pievelku, jā, paceļu sternumu augšā, jā, man ir forša krūškura neitrāls stāvoklis, man ir gurni, ir zem ribām, ribas zem kakla, jā, un tad attiecīgi es no šejienes varu strādāt, es neesmu atgāzies, neesmu atšāvies, man ir neitrāla pozīcija viss cauri, un es pareizi saslēdzu miedarbībā savus muskuļus. Tā kā tā, par vilkšanu ārkārtīgi svarīga nianse, mēs daudz visādi starplāpstiņu vingrinājumus, gumijas vingrinājumus dodam cilvēkiem, bet šie te mazie ieteikumi būs ārkārtīgi svarīgi.